Nav noslēpums, ka iPhone viedtālruņu popularitāte pasaulē ir liela, taču šīs mobilās ierīces ir arī diezgan dārgas. Tāpēc Wall Street Journal ziņo, ka Apple strādā pie lētākā iPhone viedtālruņu izveides. Šāda veida konkurenci Apple izjūt Android mobilo ierīču dēļ, kuras var iegādāties krietni lētāk. Lai arī Apple produkti ir paši iecienītākie Amerikas Savienotajās valstīs, taču uzņēmumu Apple mērķis ir aptvert arī Ķīnas telekomunikāciju tirgu. Ja arī Apple izlaidīs lētāku iPhone versiju, tad jārēķinās ar to, ka tā ārējais dizains varētu būt līdzīgāks Android ierīcēm, lai ražošanas izmaksas būtu zemākas. Gudrākas kļūst ne tikai mūsu mobilās ierīces, bet arī sadzīves tehnika. Piemēram, uzņēmums Google savu bezmaksas operētāju sistēmu paplašina arī uz rīsu tvaicētājiem, leduskapiem un citām saimniecības ierīcēm. Šāda veida operētāju sistēmu pievienošanu Google palīdz uzkrāt datus, kā arī ļauj mainīt informāciju tajās. Rīsu tvaicētāja ierīce varēs noteikt, kāda veida rīsi tiks gatavoti, kā arī noteikt gatavošanas instrukcijas. Lasvegasā notiekošajā tehnoloģijas šovā tika prezentēts arī LG leduskapis un LG cepeškrāsns, kuri funkcionētu ar Android operētāju sistēmu. International Consumer Electronics Show 2013, kurš norisinās Lasvegasā, šajās dienās tika prezentēts interesants tālrunis, kurš darbināms pavisam vienkārši. Tas ir Spare One Plus tālrunis, kuram nepieciešama viena AA baterija, un šis tālrunis šādi funkcionējot var kalpot aptuveni 15 gadus. Šāds tālrunis noteikti būs noderīgs vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuriem redze vairs nav tik asa, jo telefonam ir audio funkcija, kura var noteikt zvanītāju. Telefonu var dēvēt arī par trauksmes tālruni, jo zvanus var veikt ātri, viegli un ērti.